Pepko un IKEA veikalos tiek tīrīts noliktavas. Esmu šokā, ka lielākā daļa cilvēku Latvijā nemaz nezina, ka katru gadu IKEA izdala Pepko izdala mājsaimniecības preces. Un katram Latvijas pilsonim pienāks pa kastei ar nezināmām precēm. Viss, kas jāizdara, ir tikai jāsamaksā pasta izdevumu. Vismaz tā apgalvo daudz profilu Facebookā ar video, kur viņi stāst par to, kā viņi ir saņēmuši dažādas preces no Pepko un IKEA. Viss, kas tev jāizdara, jāatver lapa, jāatbild uz dažiem jautājumiem, pēc tam tev ir slavenās kastītes, kur tu pirmo kastīti vienmēr atver tukšu, otro kastīti pilnu. Tad, kad tu atvērsi pilno kasti, tad tev tālāk paprasīs ievadīt savus datus, telefonu numuru, kurš noteikti aizies uz krāpnieku datubāzi, savu adresi, kur arī iespējams viņi piefiksēs. Un pēc tam, protams, jāievada karšu dati un jāsamaksā tikai nedaudz virs 2 eiro. Protams, ka tev no kartes novilks daudz vairāk, bet ja tu uzticies krāpniekiem, tad tāda ir cena. Protams, ka domēnā nav IKEA vai Pepko pievērst tam uzmanību, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.